25. novembrī pulksten 12. dienā darbu sāk jauns autoportāls www.skarnet.lv. Portāli jau ir daudz un dažādi, bet ar ko tad šis būs tā īpaši atšķirīgs? Notikums bija svinīgs, sanākuši bija daudz auto ekspertu, auto mīļotāji, auto lietotāji, un tad arī īsumā par to, kāds būs šī portāla tālākais liktenis. Mēs šeit runājam par šo te jauno autoportālu Kārnet, un tā kā Viestur, tu esi līzinga devēja asociācijas prezidents, man ir jautājums tāds, kā tu skaties uz šo jauno Kārnetu? Es domāju, ka ļoti labi, tāpēc, ka tas ir mums svarīgi tieši priekš tam, lai tās lietotās mašīnas, ko mēs pērkam, pēc iespējas vairāk būtu iet caur šādiem portāliem, kurām būtu daudz lielāka drošība garantija, ka viņām nav nec pārsist šasijas numuru, nec pārgriezt kilometri, vai vispār kaut kādu defektu, jo tas tomēr beigās kādā brīdī klientam var ļoti sāpīgi būt, un ir pats ir līzinga kompānijā. Vai tas varētu nozīmēt to, ka ja automobīls nāk, teiksim, no šī te portāla puses, ja, tad jūsu uzticība viņam stipri vien palielinās, un cilvēkam saņemt līzingu ir krietni mazāk problēma? Protams, ir ceļš ņemot vērā to, ka es ceru, ka lielākā daļa šo te pārdevēju, kas šajā portālā liks savus transporta līdzekļus, tie pārdodamos, tie ir tādi, kas ir jau tirgu pazīstami un zinām, un līdz ar to, kuriem ir uzticība. Ingus, tev rokā ir kāds certifikāts no Molera Auto, kas apstiprina, cik es saprotu, šī te automobīļa tik tiešām patieso vērtību, ja, ka viņš ir kārtībā. Nu jā, tā ir, jo ar jebkuru lietu, kas ir jāparaksta, to parakstu liek konkrēts cilvēks, un tanī brīdī viņš saprot, ka iestājās atbildība. Un var jau teikt, ka certifikāts tāds papīra gabals vien ir, bet patiesībā tas uzreiz ir dokuments. Un tas ir tā kā solījums klientam, ka ar viņa mašīnu viss ir kārtībā, un kāds konkrēts cilvēks par to ir uzņēmies atbildību. Te ir citi drusku augstāks cenu līmenis, drusku citāda attieksme pret šiem te digitālajiem mēdījiem. Ja. Ir joprojām ir daudz cilvēku, kas grib acu kontaktu, tomēr, kam nepatīk šāda konsultācija, bet viņš grib tur šķunītī pie zīga labāk parunāt par dzīvi, nekā uzticēties elektroniskā pastā iegūtam komentāram. Tā kā problēma ir ļoti daudz, bet ļoti interesanti ir iecerētā blogu iedaļa, ja tāda izdosies, kas arī nav viegls uzdevums. Latvijā ir absolūti redzama tāda tirgus niša, trūkums, kurš šodien, es ceru, tiek aizņemts, un tāpēc vislabākie veselības vēlējumi. Tas ir ar profesionālu interneta vietni, kurā mēs varētu uzticami ielikt informāciju, kuru savukārt klients varētu uzticami iegūt informāciju par savu gaidāmo jauno automobili. Tā ir ievērības cienīga lieta, jo pareizi, kā te jau iepriekš tika minēts, ja, kad ir beidzot izveidota lieta uz uzticību. Ja, un tā kā tiešām ir profesionāli cilvēki, kuri ir ar savu vārdu jau pierādījuši savu, kā teikt, profesionālo darbību, tad man katrā ziņā šim portālam varētu būt, ka tiešām šis uzticības kvota ir pietiekami liela, un tas noteikti arī man kā dīleru pārstāvim varētu teikt, tas ir tātad arī, ja mēs teiksim savu vārdu, un šie profesionāļi arī, kas būs apstiprinās, ka tas tā ir, tātad kopdarbībā tas varētu pircējiem būt ļoti nozīmīgs mirklis, lai iegādātos automobili ar garantiju. Varēs cilvēki iet iekšā apskatīties automašīnas, bet, teiksim, kaut kādus briesmīgus jaunumus ir grūti solīt. Ja? Tas, ko mēs gribam panākt, ir izveidot dzīvu auto fanu un autobraucēju mājaslapu, kur katrs cilvēks varētu iet iekšā un apskatīties, pirmkārt izvēlēties sev mašīnu vai uzrakstīt kaut kādas savas emocijas, uzrakstīt savus jautājumus un saņemt arī profesionāli atbildes. Bet saņemt profesionāli atbildes personīgi, ja? Saņemt atbildes no cilvēkiem, kuri ir profesionāli katrs savā attiecīgajā jomā. Un centīsimies atbildēt par saviem vārdiem.